Tā mēs esam atbraukuši pastaigāties pa jahtklubu. Katrā jahtklubā ir vieta gan lielām, gan mazām laivām. Dzīvošanas daļējas jahtklubos ir Eiropā ļoti populāras. Te jau var redzēt, ka te ir vaļā. Šitie šķiet dzīvo visu gadu, iekšā televizors. Arī šie šķiet dzīvo visu gadu. Laba alternatīva dzīvoklim, jo pirmkārt, tas ir daudz lētāk nekā dzīvoklis, ja mēs skatāmies tādām budžeta klases jahtām. Otrakārt, viņas ir pārvietojamas, kas ir pats interesantākais šajā stāstā. Jo nevienmēr jau zina, kur gribās dzīvot. Piemēram, nopērk dzīvokli Malagā, saprot, ka kaut kas tur nav, un nevienmēr viņi ir viegli pārdot. Jahta vienkārši aizbrauc no vienas vietas uz otru vietu. Jahta ir domāta, lai tur dzīvot ilgstoši, tā jau arī brauc tām pasaulēm apkārt un visu kaut ko. Bet vienalga mājās ir foršāk. Bet kā vasarnīca, kā tāda otrā dzīves vieta, es domāju, ka ir ļoti laba izvēle. Skaidrs, ka, lai to visu paveiktu, vajag šo to zināt, kaut ko iemācīties, sakrāt kaut kādu pieredzi. Bet darot jau tas notiek diezgan ātri. Darot mēs sakrājam šo pieredzi. Nautika LV var būt tavs pirmais solis uz jahtu pasauli. Ienāc un apskaties.